Viņš ir 28 gadus vecs multimākslinieks vārdā Miķelis Ķerps. Dzīvo Rīgā, neprecējies, mīl jokot. Kā viņš pats saka, esmu viens no jums. It kā nebūtu nekas dīvains, ja vien viņš nebūtu lācis. Austrumeiropā pazīstamākais lāču pārstāvis, kurš mēģina integrēties cilvēku sabiedrībā un aktīvi aizstāv lāču tiesības. Miķelim Ķerubam, jeb lāču Mikum, kā viņu sauc draugi, ir savi uzskati, kā lauz stereotipus par lāčiem kā plēsējiem un mūžīgiem gulētājiem, un īpaša attieksme viņam ir arī pret kādreizējo Latvijas augstāko militāro apbalvojumu Lāču plēša kara ordeni. Reiz kādā radio intervijā Lāču Mikus teica, ka cilvēki paši ir atzinuši savu izcelsmi no pērtiķiem, un tāpēc neredz iemeslus, kāpēc, lai kādu dienu par valsts prezidentu nekļūtu lācis. Miķels ir plaši pazīstams un pieprasīts mākslinieks. Viņa gleznas tikušas izstādītas vairākās izstādēs un galerijās. Tajā pašā laikā Lāču Mikus ir arī viens no pieprasītākajiem dīdžejiem, dziesmu bards un atzīts instalāciju un performanču meistars, kurš starp citu savās instalācijās izmanto tikai dabas veltes. Nesen tika apstiprināts pirmais Lāču ierosinātais likuma projekts Latvijas valdībā, kas definē pirmās lāču sociālās integrācijas normas. Tas ir tieši Lāču Mikus nopelns. Es tiešām būtu ļoti priecīgs, ja mēs spētu iet jūsu sabiedrībā un stāvēt jums blakus kā līdzīgs ar līdzīgu. Un tad jūs cīnīsieties par pilsoniskām tiesībām un tam līdzīgām lietām, un kaut kādā sev vien zināmā veidā esat iedomājies, ka to varat izdarīt. Jā. Kā jūs to dabūsiet gatavu? Mēs integrēsimies. Jūs taču integrējaties. Jūs integrējiet krievus starp latviešiem. Kāpēc, lai mēs nevarētu integrēties starp jums? Kā jums liekas, kāpēc cilvēkiem vajadzētu patikt jūsu mākslē? Māksla arī ir sava veida integrācija. Turklāt, tas taču ir interesanti. Nu, kad jūs vēl redzēsiet gleznojošu lāci? Kur jūs esat redzējis, teiksim, gleznojošu lāci vai stabulējošu alni? Vai jūs jūties vientuļš? Nē. Ursus, tā latīniski sauc lāci. Ursus ir lielo plēsēju kārtas zīdītājs, kas dzīvo ļoti dažādos apstākļos, no tropiem līdz Arktikai. Pasaulē ir daudz lāču sugu – melnais lācis, polāra lācis, Himalaju lācis, brūnais lācis un citi. Dažas lāču sugas, piemēram, polāra lācis un grizlī lācis, ir cilvēkam bīstams. Brūnais lācis pasaulē ir visizplatītākais. Kopš 19. gadsimta šo lāču populāciju skaits, kā arī apdzīvotā teritorija, ir samazinājusies par 50%. Lāči dzīvo vidēji 25 līdz 40 gadus. Lācim ir izcila oža un dzirde. Latvijā brūnais lācis ir dzīvojis kopš bronzas laikmeta. Sākot no 19. gadsimta beigām, lāči vairāk sastopami Latvijas austrumdaļā, kur tie regulāri imigrē no Krievijas un reizēm arī no Igaunijas. Pirmās brīvvalsts laikā lāčus regulāri izšāva. Lāču reģistrētais skaits 2002. gadā bija tikai 4. Cilvēks lāču apzināti neapdraud.
Parasti lācis cilvēkam uzbrūk aizsargājot sevi, savus mazuļus vai savu medījumu. Brūnais lācis ir Latvijas sarkanajā grāmatā kopš 1977. gada. Tā status – reta suga, kura tuvākajā laikā neizmirs, bet tā var ātri iznīkt vides specifisko prasību dēļ vai nelielās apdzīvotās teritorijas dēļ. Bet ir taču tomēr vairāki lāči, kas nebūtu nedomātā kā jūs. Jūsu sugas brāļiem ir cits viedoklis varbūt. Nu, vienmēr atradīsies kāds baltais lācis. Nesen lasīju presē, kādā lauku rajonā Pieturā tika atrasts sakropļots ogotājs. Turpat netālu mētājās saplēsts ogu grozs. Policijai ir pamatots aizdoms, vismaz viena no versijām ir tāda, kad to ir izdarījis lācis. Bitīts spalvā. Pirmkārt, pastāv nevainības rezolūcija. Neviens lācis vēl nav noķerts. Neviens lācis vēl nav notiesāts. Otrkārt, katrs ciltsbrālis atbild pats par sevi, un vienmēr gadīsies kāds, kuram nepatiks likums, kurš stāvēs pretī. Jūs taču arī visu laiku kādu nogalinat. Jūs nogalinat arī lāčus. Ik brīdi pasaulē kāds kādu nošauj. Un tie nav lāči, kas šauj uz otru lāci naudas dēļ vai lietu sarga. Tie esat jūs, cilvēki, radības kroņi. Jūs pirmī teicāt, ka vienmēr būs kāds, kuram nepatīk likums, taču varbūt lāči tā rīkojas instinktu dēļ. Instinkti ir arī cilvēkiem, bet mēs tomēr esam saprātīgas būtnes. Man tā gribētos domāt. Mēs nevaram strīdēties par lietām, kuras jau sen ir pierādītas. Visiem dzīvniekiem ir instinkti. Un kur jums ir garantijas, kā jūs varēsiet pierādīt to, ka jūs varat runāt pretīm saviem instinktiem, vai jums to vienkārši nav? Tur rādīs laiks. Ja es jums piedāvātu medu, tagad uzreiz. Medus. Bet tajā brīdī, ja es to mēģinātu, piemēram, izliet uz zemes. Šobrīd viņi nāk, neatkāpdamies. Primāti nāk. Tas ir vecais, labais primātu laiks. Jo viņi nāk. Primāti nāk. Primāti nāk. Bet ko viņi nāk?